Kas ir Lāčplēša kara ordenis un kam to piešķīra? Lāčplēša kara ordenis ir ļoti īpašs ordenis Latvijas vēsturē. Starpkara periodā Latvijā Lāčplēša kara ordenis bija pirmais ordenis, kas tika izveidots kā valsts apbalvojums. Turklāt tas arī bija augstākais un arī prestižākais valsts apbalvojums. Lāčplēša kara ordeni piešķīra karavīriem par izrādīto drosmi, par izrādīto varonību, pašaizliedzību un citām darbībām, kas veicināja Latvijas armijas uzvaru pār naidnieku. Kā mēs zinām, Lāčplēša kara ordeni piešķīra ne tikai latviešiem, bet arī citu tautību pārstāvjiem, tā skaitā arī ārzemniekiem. Un kas ir interesanti ar Lāčplēša kara ordeni? Ordenis ir ļoti ekskluzīvs. Proti, ar to ir apbalvotas nedaudz vairāk kā 2000 personas. Ja mēs, piemēram, salīdzinām ar Trīzvaigžņu ordeni, vai ar Viestura ordeni, vai Atzinības krustu, tad Lāčplēša kara ordeņa kavalieru skaits ir krietni mazāks. Un tas šo ordeni padara arī ļoti būtisku no šī aspekta.